Latviešu nacionālās piejūrpūta vējiskās vingrošanas komplekss ķermeņa, prāta un gara vienotībai. Šorīt tas sastāvēs no 5 pozīcijām, jeb asakām. Pirmā asaka – vecpiebalgas ūdensroze. Atrodamies sēdu stāvoklī. Kājas sakrustotas vecpiebalgas ūdensrozē. Rokas pozīcijā kamola tinējs. Pieelpojam pilnu vēderu, aizturam elpu, prātā skaitot līdz 16. Iesācējiem līdz 2. Izelpojam vēdera saturu, pārmaiņas caur vienu un otru nāsi. Uz 4. izelpu pievienojam skaņu zum, zum. Tā ir kosmiskās vienotības un ideālas esmes skaņa. Otrā asaka – āzis ar bārdu uz leju. Ieņemam pozu āzis ar bārdu uz leju. Tas ir, balstāmies uz rokām un kājām, sēžu, paceļot pret sauli, izveidojot savdabīgu triangulu. Zeme, debes, zeme. Uz skaitli 8 caur sēžu uzņemam saules enerģiju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trešā asaka – āzis ar bārdu uz augšu. Ieņemam pozīciju āzis ar bārdu uz augšu. Ķermenis balstās paralēli grīdai uz rokām un pēdu spilventiņiem. Ķermeņa augšdaļa atliekta, bārda pavērsta pret sauli, aste ievilkta, ragi pieskarās lāpstiņām. Simbolizējam tiekšanos uz augstāko. 4. asaka – lielvārdes josta. Kājas pērkoņkrustā, tas ir sēžot uz grīdas, tās tiek saliektas taisnā leņķī viena aiz otras. Kreisās kājas ārmala un labās kājas iekšmala pieskarās grīdai. Korpus taisns. Rokas jumī iepretīm sirds čakram vai zoda smakram. 5. asaka – veļa guļa, relaksējošā. Ķermenis novietots guļus uz muguras, rokas gar sāniem, delnas pavērstas pret sauli, pirksti pozīcijā zaķītis, rādītāja pirksts savienots ar mazo pirkstiņu, mute atvērta, elpošana caur degunu. Meditējam par tēmu pilna ciba krietnu domu. Zum. Pēc šīs nodarbības nav ieteicams iet dušā un uz darbu. Paldies!